Tas ir tāds stereotips, man liekas, par ko cilvēki varētu domāt nepareizi, kad viss ir ļoti nehigiēnisks un ka tas ir kaut kas pilnīgi nepieņemams mums. Mārtiņ, cik valstīs tu esi bijis? Teiksim tā, visi cilvēki, kas mani zina kaut kādā mērā vai pazīst, viņi mani asociē ar šo te pasaules apceļotāju, kā tu tikko mani nosauci. Kā sākās tā aizraušanās? Tiešām, ka saproti, ka tev vajag tās biļetes tajā e-pastā. Es gribu kaut kādu interesantu vietu, kaut ko garšīgu apēst, pafotografēt, kur varētu būt. Viņš man vienkārši kaut kādu iesaka kaut kādas vietiņas. Un es pat, godīgi sakot, neko nepārbaudīju, negooglēju, kas tas ir. Ok, šitā, labi, viss. Copy, paste, taksī iekšā, neslaižu tur. Kā tu esi mainījies? Kāds cilvēks tu esi šobrīd, kāds varbūt tu nebūtu, ja tu nebūtu tik daudz ceļojis un redzējis? Man tas personīgi ļoti patīk. Ir dažādība. Es negribētu, lai es aizbrauktu uz Filipīnām vai uz Japānu vai tur, un tur viss būtu tieši tāpatās kā... 4. epizode – Sajust pasauli. Šodien runāsim par pasaules apceļošanu. Un studijā šodien ir cilvēks, kuru tā arī gribētos pieteikt, pasaules apceļotājs. Un, manuprāt, mēs katrs tāds vēlētos būt. Es pilnīgi noteikti varu teikt, ka man ceļošana ir darbs, tas nav hobijs. Bet ar Mārtiņu šodien parunāsim par to, ko nozīmē ceļošana kā hobijs, kurš patiesībā jau vienā brīdī pārvēršas, jāsaka, tādā vērtīgākā lietā, jo tu patiešām man tevi ļoti gribās pieteikt kā pasaules apceļotāju. Čau, Mārtiņ! Čau! Es esmu Lotte. Mārtiņš. Un es gribētu, lai tu pats ar sevi nedaudz iepazīstini, kas tu esi un kāpēc es tevi vēlos nosaukt par pasaules apceļotāju. Jā, tāda sveiki tev un sveiki klausītājiem. Es esmu Mārtiņš. Un es būtībā esmu vienkārši džeks, kura... Tā teikt, aizraušanās ir ceļojumi, un tie ceļojumi ir ļoti liela daļa manas dzīves. Tas ir, teiksim tā, visi cilvēki, kas mani zina kaut kādā mērā vai pazīst, viņi mani asociē ar šo te pasaules apceļotāju, kā tu tikko mani nosauci, bet es vienmēr nedaudz tā, ne tā kā sabīstos, bet liekas, ka tas tā pārāk skaļi teikts ir, tas nav man kā darbs, es neesmu visu laiku ceļojumā. Kaut gan es reizē domāju, ka es gribētu būt. Bet jā, tad es esmu vienkārši džeks strādājošs, kurš ir vienkārši pakārtojis savu dzīvi tā, lai es varētu ceļot, varbūt nekā ierasts tāds, teiksim, no 8 līdz 5 strādājošs cilvēks, kuram ir gadā pāris nedēļas brīvs, un tad var aizbraukt varbūt 1 vai 2 ceļojumos, bet es vairāk vai mazāk esmu uzbūvējis to dzīvi tā, kad es pakārtoju darbu ceļojumiem. Un, jā, tad es esmu cilvēks, kuram ļoti patīk ceļot, kuram patīk izzināt pasauli, redzēt jaunas valstis un kuram visu laiku e-pastā stāv vismaz 1, 2 vai reizēm 3 ceļojumu biļetes uz kādu nākamo galamērķi. Nu, Klau, pirms mēs sākam sarunu, ir tāda forša aplikācija, saucas Bean. Un tur var salikt ķeksīšus punktiņus pasaules valstis, kurās tu esi bijis. Ja pasaulē ir 195 valstis un 7 kontinenti, viņi tā smuki arī uzrāda, piemēram, cik procents no Āfrikas tu esi apceļojis, cik procents no Āzijas, no Eiropas. Mārtiņ, cik valstīs tu esi bijis? Pilnīgi precīzi pateikt es nevaru, un es neesmu šo aplikāciju izmantojis, bet es esmu apmēram 70 valstīs bijis. Man šo jautājumu bija uzdevuši daudz pirms tam, cik valstīs tu esi bijis, cik valstīs es bijis. Tiešām nebija nekad skaitījis, bet kaut kad, man liekas, pāris gadus atpakaļ Instagramā bija, arī kur jāatzīmē. Tikai dažreiz ir kaut kāds tur storijas, kur ir atzīme, ieliec savus 6 bildes no pagājušā mēneša, vai var sakot, bija tāda kampaņa panesies, ka tu var atzīmēt, ielikt ķeksīšus, cik valstīs tu esi bijis. Un tad es atceros to brīdi, kad es saskaitīju tur, kas bija piedāvās tās valsts, bija 56, plus kaut kādas nebija tajā sarakstā. Tad es to brīdi bija 68 man sanāca, un tagad ir nākuši vēl kaut kādas klāt, tad jā, varētu būt 70, 72 Kā domā, valsts. tas ir daudz vai maz? Kā to ņem? Gan jau cilvēkam izdzirdot, kurš ceļo reizi vai 2 gadā, vai ir bijis tāpatās Eiropā kaut kur, tas liekas ļoti daudz. Un kopumā jau tas noteikti, tas nav maz, bet vienmēr var vairāk, bet es netiecos uz to, lai
man būtu lielāks tas cipars. Tas nav tiešām mērķis, jo man liekas, vienā brīdī iestājās tās sportiskais azarts. Vajag vēl pielikt. Godīgi sakot, man nav. Ne? Ja es to būtu gribējis, kaut kad es par to biju aizdomājies. Es atceros, ka daudzus gadus atpakaļ, kādus 11 gadus atpakaļ, man vēl kā tagad galvā tas vārds sēž Ivars Krūtainis. Tāds bija raksts kaut kur, nezinu, avīzē Diena vai kur, ka Ivars 33 gadi, jo man liekas, manuprāt, viņš tajā vecumā bija bijis 100 valstīs vai plānoja būt 100, un tad es domāju, wow, tik daudz valstīs būt. Un tad es vēl nebiju sācis to savu ceļošanu. Es varbūt bijis pāris valstīs, un tad man likās, jā, tas ir baigi forši. Es gribētu arī tās valstis, tā teikt, kolekcionēt, bet tagad, godīgi sakot, man nav tāds mērķis. Nav man tāds mērķis. Ja es gribētu, domāju, varētu to skaitu ātri vien pieaudzēt. Vai tu atceries to mirkli, kad patiešām, ja mēs varētu teikt par tādu tavu azartu, par ceļošanu, kā tas aizsākās? Kā tu saprati, ka patiešām tev patīk ceļot, un varbūt pat nerunāsim par Eiropu, bet tiešām par citiem kontinentiem, jo tu daudz esi ceļojis. No Āzijā pilnīgi noteikti daudz esi bijis. Kā sākās tā aizraušanās? Tiešām, kad saproti, ka tev vajag tās biļetes tajā e-pastā? Nu, pats sākums bija īstenībā tāds, kad es pēc vidusskolas beigšanas, man bija tāds traks klases biedrs Edgars. Un kā jau pēc skolas beigšanas mums pazūd kontakts ar lielāko daļu no klases biedriem un, principā, var teikt, ar visiem, vairāk vai mazāk, bet tad kaut kā tajā laikā vēl draugiem LV es ar Edgaru sarakstamies apmēram čau, kā iet, ko dari, un tad viņš man atsūta, kad viņš ir nopircis biļeti uz Maljorku, uz Maljorku, jā, kur ir Maljorka? Nu, vispār nebija tajā laikā izpratnes īsti, kaut kādas, kas, kur, ko atrod, kas ar ceļošanu, un tas kaut kas tāds tāls šķita. Un viņš saka, es braukšu uz Maljorku. Viņš saka, tu negribi man laist līdzi? Es saku, kur ir Maljorka? Tā es pastos tur kā Maljorka. Saka, es varētu īsmā aizbraukt, jā. Viņš saka, es nopirku biļetes tur lētas par kaut kādiem pārdesmit eiro. Es saku, jā, labi, es saku, kur ir datuma, un es nopērku tās biļetes. Un tad mēs vienkārši sarunājām, apmēram satiekamies Maljorkā tajā datumā, lidostā. Un tad mēs aizbraucām, satikāmies tur. Tas bija kaut kāda nedēļa, manuprāt, mēs tur bijām, pilnīgi bez nekādām viesnīcām. Mums nebija īsti nekāds plāns. Man tas daudz par daudz līdzi. Bet mēs kaut kā to nedēļu tur pavadījām tādā, pilnīgi tur saulē nodegām un gulējām ārā kaut kur uz soliņiem. Un tur, Izklausās romantiski. Edgaram bija līdzi tur tabletes, kas attīra ūdeni. Es nezinu, kāpēc mēs dzērām ūdeni no strūklakām. Tādas izādas lietas. Tagad atskatoties, kas liekas, pilnīgi vienkārši. Bet, tad atceros, ka es atgriezos atpakaļ mājās toreiz, un tad man bija āķis lūpā. Un tad kopš tā brīža, man liekas, cik es sev atceros, man ir vienmēr bijis tā vismaz viena ceļojuma biļete e-pastā. Tas pirmais ceļojums kaut kā atvēra tā acis, tā kā, kad, wow, kaut kas foršs, citi cilvēki, cita daba. Kaut kas pilnīgi tāds sajūtas tāds, ka tu saproti, pēc tam tu atkal atgriezies atpakaļ savā ierastajā dzīvē, darbā un saproti, bija baigi forši, kaut ko vēl tādu vajag. Un tas palēnām, tas kaut kā ir pāraudzis tā, kad jā. Kā tu izvēlējies savus galamērķus? Vai, piemēram, šobrīd tas ir tā kā tu teici, ka tu meklē, vai sākumā teici, kur tev draugs, kad ir lētas biļetes, tu šobrīd skaties pēc kaut kādām izdevīgām avio biļetēm, viesnīcām, sezonas, vai tiešām tu ceļo tur, kur tu tā kā iedomājies, kur tu šobrīd gribētu aizbraukt? Tas ir teikt tā, Eiropas ietveros, tas ir, kur es gribētu aizbraukt visdrīzāk. Teiksim, gribu aizbraukt uz Sloveniju, neesmu bijis Slovenijā. Pagaidā, Eiropā ir vēl vietas, kur neesmu bijis. Ir kaut kādas vietiņas, ir, jā, jo man tā doma bija tāda, kad es sāku to ceļošanu, ka es sākšu ar tālākiem galamērķiem, jo Eiropa ir tepatās. Uz Eiropu es paspēšu aizbraukt. Šī ir laba doma. Jā, es sāku ar tādu to piegājienu, bet, un tad tos galamērķus, kā es izvēlējos, tas bija parasti īstenībā pēc piedāvājuma, kādas es tur, nezinu, Facebookā vairākām grupiņām vai lapām sekoju, kurām ir kaut kādi tur piedāvājumi un liek iekšā lētas biļetes tajos datumos uz Dominikānas Republiku, piemēram. Un es tāpēc, es arī pielāgojos, tā teikt, tiem datumiem un tiem piedāvājumiem, kas ir. Protams, ja tas ir kaut kas, pilnīgi, kas man varētu neinteresēt, man liekas, tad es
nebrauc tikai dēļ cenas, bet tā, jā. Nu, Klaun, tagad tu tikko esi atbraucis burtiski dažas dienas atpakaļ no Filipīnām. Turklāt tu tur biji otro reizi pareizi. Jā. Vai ir valstis, ka tu tiešām atgriezies otro reizi, vai patiesībā tev patīk tā kā atvērt, atklāt sev pašam ar vien jaunus galamērķus? Jā, nu visu laiku man bija šķitis, ka man gribās, tā kā īsti negribās atgriezties. Nevis, ka negribās, bet tās valstis ir daudz un gribās redzēt pēc iespējas vairāk. Un liekas, ko es tur atgriezīšos vēl tajā valstī, labāk kaut kur citur. Bet tagad, skatoties kaut kādus pēdējos pāris gadus atpakaļ, es īstenībā esmu atgriezies vairākas reizes vienā un tajā pašā valstī. Nevis pāris reizes, jā, vienā un tajā pašā valstī, kā tagad Filipīnās. Un jā, tas īstenībā ir. Un kāpēc? Ar ko tev Filipīnas paņēma, lai tu pateiktu, ka es gribu vēl vienreiz tur būt? Šajā gadījumā tas īstenībā bija tāpat nebija mana iniciatīva, tā bija manas dzīves biedrs. Viņa nebija bijusi Filipīnās, un viņa bija redzējusi un dzirdējusi no manis, un ka Filipīnās ir forši, Filipīnās ir skaisti. Tad viņa man pierunāja, bet nebija daudz jāpierunā, kad laižam uz Filipīnām. Tad tā es nokļuvu otro reizi Filipīnās. Un es tev tagad teiktu, piemēram, tavas 3. Ja es tev prasītu nosaukt tavas tiešām valstis top 3, kas tās būtu? Es noteikti nosauktu Japānu. Es nosauktu arī tās pašas Filipīnas manis pieminētās. Filipīnas ļoti iespējams, ja mēs satiktos tagad citā laikā un tad pāris gadus atpakaļ, vai kā, es varbūt nenosauktu Filipīnas, pat ja es tur būtu bijis, bet es pēc tam būtu bijis pēc Filipīnām starp mūsu tikšanās reizi un ceļojumu Filipīnu. Kādā citā valstī iespējams nosaukt kādu citu valsti, bet uz šo momentu, jā, tā ir Japāna, Filipīnas un arī Jaunzēlande. Pastāst. Ar Jaunzēlandi tev ir īpašs stāsts, kas patiesībā ir īpašs stāsts. Bet tad pasaki, kādēļ šīs 3? Jā, tad ar Japānu ir tā, ka Japāna ir liekas unikāla. Tā tiešām šķiet unikāla valsts, kurā ir tas miks un kopums no ļoti senām tradīcijām un ļoti spēcīgas kultūras, ko tu vari novērot katrā sīkumā, cilvēkos uz ielas, darbībās, jebkur. Un tas pats tur savijās mūsdienu, es teiktu, ultramodernais Tokijā, kur tu staigā pa ielu un tev liekas, ka cilvēki, jaunieši ir no datorspēles izkāpuši, tas stils ir kaut kāds neredzēts un visas tās milzīgās ēkas. Bet tajā pašā laikā tā manis minētā kultūra un tradīcijas, kas tajā daudzmiljonu pilsētā, jebkurā citā pasaules pilsētā, kur es esmu bijis, kur ir pēc iespējas vairāk, kur ir vairāk cilvēku, lielāka satiksme, tur attiecīgi ir lielāks bardaks un varbūt vairāk atkritumi kādā valstī un kaut kāds. Bet tajā Japānā man pārsteidz, ka viss ir tā kā, noteikti daudz ir dzirdējuši, ka Japāna ir tāda ļoti kulturāla, ļoti pieklājīga, ļoti disciplinēta. Tiešām tur tā arī ir. Un, protams, Japānas daba un ēdiens un viss tas man atstāja ļoti lielu iespaidu, un tā ir ļoti īpaša valsts. Tad Filipīnas es galvenokārt šajā sarakstā ieliku dēļ cilvēkiem, jo filipīniešu cilvēki ir. Tu nesen biji rakstījis savā ierakstā tieši par šiem cilvēkiem, ka viņi ir ļoti sirsnīgi. Ļoti, tā, ka tiešām ļoti sirsnīgi cilvēki un patiesi, un to tu sajūti nevis tā, ka vienā veikaliņā vai vienā viesnīcā, bet tā, ka tu esi pabijis vairākās salās, saticis cilvēkus jebkādās situācijās, vai es arī, piemēram, fotografēju daudz ceļojot, un to kameru bieži vien ir tā, ka tu kaut ko noķer kādu kadru, kādu cilvēku, kādā viņš ir kādā kustībā, vai es viņu pasaucu, viņš brauc uz motoroleri, un visiem tas smaids ir tik silts un patiesi un īsti, tu redzi, ka tas nav tēlots, un tiešām tu izjūti to viņu draudzību un atvērtību un pieņem tevi un gaida. Tā kā, jā, Filipīnas ir galvenokārt cilvēku dēļ, bet, protams, tur arī ir ļoti skaista daba, kas arī, protams, mijas ar nabadzību un netik skaistiem skatiem vienmēr, bet kopumā, jā, tā ir manā sirdī, noteikti Filipīnām ir vieta atvēlēta. Un Jaunzēlandi, jā, jo Jaunzēlande, kā tu minēji, jā, man ir attiecības ar Jaunzēlandi ne tikai kā ceļojot, bet arī es tur nodzīvoju vairāk kā 5 gadus savas dzīves, kur es, principā, aizbraucu ar domu būt uz gadu.
ar working holiday vīzu. Tāda ir tāda opcija mums latviešiem. Bet jā, tad nāca Covid laiks, un es tur nosacīti iesprūdu. Un tad jā, man bija laiks apceļot Jaunzēlandi vairāk nekā tikai gadu, kā es biju plānojis, iepazīt tuvāk viņu kultūru. Un Jaunzēlanda, es domāju, ka daudziem Jaunzēlanda ir kā sapņu galamērķis. Jā. Tā kā jā, tās ir 3 valstis, kuras varētu nosaukt. Kā Mārtiņa ceļošana tev paši ir mainījis? Jo nav jau noslēpums, nav svarīgi, cik mēs tālu ceļojam, arī aizceļot uz Daugavpili, bet kaut kādas situācijas, lietas, cilvēki, kultūra, iekšējās tradīcijas, viņas gribot, negribot mūs maina. Kā tu esi mainījies? Kāds cilvēks tu esi šobrīd, kāds varbūt tu nebūtu, ja tu nebūtu tik daudz ceļojis un redzējis? Tieši tā, jā, kā tu saki, ka tas mūs maina kaut kādā veidā. Es domāju, ka es noteikti esmu atvērtāks un pieņemošāks pret lietām un cilvēkiem un pret dažādību kā tādu. Un es vairāk uzticos cilvēkiem, jo bieži vien mums kaut kā liekas, es dzirdēju citiem jautājums, un vienmēr ir, ka tu ceļo daudz, cik daudz ceļo viens pats, kā tev nav bail, kāds ir trakākās situācijas, vai tev tiešām nekad nekas nav bijis. Un cilvēkiem ir tā, es nezinu, no kurienes tas ir radies, bet ir kaut kādi stereotipi, varbūt no preses, no kaut kādiem, ko mēs esam dzirdējuši, sagrāstījuši kaut kur, ka tā pasaule ir sliktāka nekā viņa īstenībā šķiet. Un tā kā jā, un varbūt, ja es nebūtu ceļojis, man arī būtu licies, kad ir jāuzmanās vairāk no kaut kā, kad ir kaut kāda tāda bijība, es teiktu. Bet es domāju, jā, ka tas man ir raisījis noteikti kaut kādu tādu atvērtību un pieņemošāks es esmu. Bet tomēr izceļojot visu pasauli. Nav tā, ka tev ir tomēr kaut kādas situācijas, kurās tev ir bijis bailes, kad tu saproti, kad ir bailes. Es esmu domājis par šo vairākas reizes, jo jā, man tiešām kāds jautā, man tik tiešām es varu, kas man nāk prātā, ir kaut kāda Indijā, Delī, kaut kur ejam ar staciju ar draugu, un tad tur ir tāda, kā jau pie stacijām visās pasaules valstīs, tā atmosfēra ir tāda. Un tad tur mums kaut kas, tur ar stikla pudeli kaut kas tur meta, bet tas ir tāds, pilnīgi, tas ir tāds vienīgais, ko es varu atcerēties. Piemēram, es ļoti labi atceros, mēs taisījām Islandes programmu Travelbīzam, un mēs jau bijām pat dienu, man liekas, kaut kādā Slavas alās vai kaut kur tam līdzīgi, un es dzirdu, ka itāļi savā starpā runā par zemestrīci, un es no sākuma domāju, ka tas ir joks. Un tad es paskatos uz tām itālietēm, un es tajā sejā redzu, ka tas īstenībā nav joks, ka tā zemestrīce ir bijusi. Bet, labi, tā diena iet, es visu aizmirstu miers. Vakarā guļam un sāk trīcēt ēka. Un tajā brīdī man pirmā doma nopietni šitā ir zemestrīce. Un, ja godīgi, tajā naktī bija riktīgi vairāk grūdienu, un tas viens bija tāds, ka tiešām to pat nevar izstāstīt, jo tavs ķermenis, viņš tā kā, tu saproti, ka tas ir mierā, bet tu saproti, ka visa pasaule tā kā kustās, un tad arī tu dzirdi tālumā kaut kādas trauku skaņas, kaut ko. Un es atceros, mēs ar vīru tajā laikā taisījām to programmu, un es tajā panikā pieceļos, sāku ģērbties. Viņš saka, ko tu darīsi? Es saku, bāc, es negribu, lai man te pliku atrod. Un turklāt nākamajā dienā bija jābrauc Pafina meklēt okeānā. Un es aizēju pie tās meitenes, man ir bailes, jo īstenībā es arī tur jau biju apjautājusies no rīta cilvēkiem, vai šis bija normāli. Viņi saka, ir tie zemestrīces, un tā kā nav nekas tāds īpašs Islandē, bet tomēr tie grūdieni esot bijuši tādi kārtīgi. Un tā meitene man saka, ka tie okeānā jau braukt var, bet būšot tāds bumpy brauciens, un lai es paņemot tabletītes. Un es tajā brīdī saku, es negribu vairs tos pafinus redzēt. Tas noteikti bija tā, ka man bija bailes. Un otra lieta, man arī nāk uzreiz prātā Brazīlija. Nezinu, kādēļ ar cilvēkiem vajadzēja atgriezties ļoti vēlu, arī no okeāna ar tādu, es teikšu, parastu koku tupeli, kas bija laiva. Bet atgriezāmies jau pa tumsu, jau saule bija norietējusi un sākās šausmīgi viļņi. Un paši Brazīļi, viņi, protams, samba dejas un viss pārējais, un viņi tur dejo dzied, bet tā laiva ir tā, ka es saprotu, ka tur vēl nedaudz vajag viļņus, un mēs ar to visu laivu aiziesim tie okeānā. Un es arī kā šodien atceros sēdēnu, es domāju, tiešām šis būs mans fināls šajā okeānā, Brazīlijā. Visādas kaut kādas tādas es tiešām varu atcerēties, kad man tiešām ir bijis bailes. Liekas, kurš mani dzen? Tagad, kad tu stāsti šo, tad es arī atcerējos, ka bailes ir bijušas īstenībā ar saistībā, bet tās nav tādas lielas, bet vismaz kaut kādas arī ar braukšanu saistītas. Šrilankā atceros, kad autobusu šoferis kā brauca
garā pārbraucienā, man liekas, 8 stundas es tur kaut kur braucu, un viņš brauc, tā, kad es sāku googlēt, cik Šrilankā notiek autobusu avārijas un tā, un tur, protams, es atradu autobusu bildes, kur viņi krīt lejā pa tām gravām, un tas, tiešām šofers brauc, tā, ka pārgalvīgi, un tad es tā sāku domāt, un tagad arī Filipīnās bija arī tieši ar braukšanu, ar autobusu, kur šoferis bija. Viņš stājās malā gulēt, brauc, pēkšņi piestāja un nevienam neko nepasaka. Viņš guļ 15 minūtes, tad viņš iekāpa priekšā tās tur žāvādamies un atkal ļoti ātri mēģina iedzīt to braucienu. Un tad tās ir tādas bailītes, kurām... Jā, jo starp citu arī šo braukšanu ļoti bieži nākās arī tikpat labi ceļojot grupā cilvēkiem skaidrot, jo kaut vai tie pat nav tādi serpentīni, bet tepat Eiropā kaut vai tikko tepat Sicīlijā braucām, un cilvēkiem, kas ir latvietis, kurš nav braucis, viņam ir bailes. Un tad es parasti saku, kam mēs varam uzticēties, tie ir vietējie šoferīši, jo viņi visu mūžu pa tiem ceļiem braukšu. Būtu daudz jocīgāk, ja būtu latviešu autobus, latviešu šoferis, un viņš pirmo reizi braukt pa serpentīnu. Tā kā jā, šīs ir noteikti tādas lietas. Klau, vēl tev varētu būt jautājums, kultūras šoks. Ir tādi vārdi, ko mēs tā kā piedzimstam, mēs latviešu valodā saprotam vārds kultūras šoks. Es arī tādu kādreiz zināju. Yeah. Un tad arī man prātā uzreiz nāk... šķiet Taizeme. Tas ir ļoti, ļoti daudz gadus atpakaļ, patiešām ļoti, ļoti sen, bet bijām Taizemē, un es atceros to sajūtu, ka mēs ejam, un tās smaržas, un tie cilvēki, turklāt nebija vēl nekāda tajā laikā sakara ar Covidu, tur visi cilvēki staigā ar sejas maskām. Es, ja godīgi nesapratu, es vēl nezināju, kas ir smogs. Kad tu vienkārši saproti, ka tev vienā brīdī vairs pat nav ko elpot, ka ir grūti elpot. Un es atceros, mēs arī taisījām tajā laikā Taizemes programmu tieši aģentūrai, un iet dienas, un es saprotu, ka tā kā jau raudāt gribās, jau kašķis nāk, jau tiest, tā kā neko vispār nevari. Un es arī atceros to situāciju, mēs atvedījāmies no draugiem pēc tām nedēļām, un tā meitene, kas vietējā mūs arī tur visu savu valstī, vai daļu valsts, ko viņas tur rādīja un stāstīja, atvedamies lidostā, un kaut kā tā saruna, ka viņi precēsies, un ka viņi mūs tā kā gaida atpakaļ. Yeah. Un es atceros arī, tad vīrs bija tas, kurš teica, nepaldies, es šeit vairs nebraukšu. Un man bija ļoti līdzīgs sajūta, es šeit vairs nebrauksim. Un atbraucām mājās. Pagāja mēnesis, varbūt vairāk, un tad tu saproti, bet tur bija forši. Un tad tu saproti, kas ar tevi ir noticis, un es laikam toreiz tikai tad sapratu vārdu kultūras šoks. Lūk, jautājums tev, vai tu atceries savu situāciju, ka tu patiešām piedzīvoji kultūras šoku, kas tevi tā kā sita laukā, bloķēja, un ka tu tikai pēc tam saproti, kas ar tevi notika? Laikam, jā, tā varētu būt Indija, kur es piedzīvoju tādu kultūras šoku. Kaut gan, protams, mēs visi esam dzirdējuši, kā ar Indijā. Daudz no tā ir pārspīlējumi un tā. Bet Indija noteikti bija tā valsts, kur tiešām bija tas ko es nebiju nekad redzējis, nekad mūžā. Zini, kā, Martīna, teikt, pasaki, par kuru Indijas daļu tu runā, jo Indija man arī bija tāds galamērķis, kurš bija saklausījusies, visu kaut ko man likās, es nemūžam tur nebraukšu. Un es tikko biju Indijā taisīju Keralas programmu, kas ir Dienvidu Indija. Jā, skaistāka, brīnišķīgāka Indija. Par kuru Indiju tu runā? Kurā Indijā tev bija kultūras šoks? Es ar Indiju, es biju uz Indiju aizbraucis ar vienu savu labu draugu, un mēs tur izbraucām sākām Delī. Tad no Delī augšā Rišikeša, kas ir tāda ļoti skaista vieta, kur gandrīz sākas Ganga, kur Ganga ir vēl pilnīgi tīra un ūdens ir dzidrs. Bet tad mēs tālāk ar vilcienu braucām 32 stundas vilcienā. Un iespējams arī, ka tur tajā vilcienā jau sākās tas kur ir pauzīts pa ceļam, kaut kur izkāp ārā, bet tad tu redzi to īsto Indiju, tos cilvēkus, un kas tur ik pa laikam iekāp iekšā kādi tirgotāji, un pa ielām staigā gobis, kurus ēd plasmasas maisiņus kaut kur tur no sliedēm, un tādas, un tad mēs saindējāmies ar ēdienu arī, kas ir vēl papildinājums tam visam, bet es neteiktu, ka man tas nelikās kaut kā šausmīgi, ārprāts, es esmu saindējis, vai tie ir netīrs, vai kā, un man nepatīk Indija. Man nevienā brīdī nebija tāda sajūta. Jo man ceļojumos tieši tas patīk. Man tas Taizeme ir inčīgi, ļoti forši. Es nekad nebiju redzējis, kā gobis ēd plastmasas maisiņus, kā tur vēl kaut kas, kā Varanasī dedzina cilvēkus, kā tur patās peldās bērni, kā tur kāds mazgā veļu upē, kā tur blakus kāds to ūdeni dzer. Tas ir kultūras šoks, tas neko tādu šeit nevaram redzēt Eiropā, pat ne tuvu.
Un tad, jā, es teiktu, ka tā ir Indija, kur es tādu piedzīvoju. Bet vispār kopumā Āzijas valstis ir tas, kur es domāju, var katrs cilvēks piedzīvot kultūras šoku. Lai arī es līdz šim, kā tu sāki tas kultūras šoks, kas tas īsti ir tādu formulējumu, es nezinu, es arī nesapratu, varbūt, kas tas kultūras šoks tāds ir, bet, jā, ja tu man tā jautā, tad es teiktu, Indija, tā ir tā valsts, kur noteikti bet es neko sliktu nedomāju par Indiju, es tur ļoti labprāt atgriezīšos vēl kaut kad, jo Indija ir milzīga. Tieši tā, Indija ir milzīga, tas tā kā viņi arī paši stāsta, tas tā kā mēs runātu par Eiropu. Cik daudz valsts ir Eiropā, un katra no valstīm ir pilnīgi atšķirīga, un tas pats ir ar Indiju. Indija ir milzīga valsts, un katrs šis reģions ir pilnīgi citādāks. Un tad, kad cilvēki varbūt arī izsakās ļoti, es nekad nebraukšu uz Indiju, vai man ļoti nepatīk Indija, visbiežāk viņi runā par kaut ko no kāda cita reģiona, jo, piemēram, tāpat Dienvidu Indija ir pilnīgi atšķirīga. Tieši tā, jā, Indija ir milzīga. Tā ir visa Eiropa, principā, un katrs štats ir kā mums, Eiropas valsts, un tāpat tās kā Eiropa ir ļoti dažādi kaut kādā mērā, tā arī, jā. Es jau par to, kā mēs, piemēram, ceļojam un mācāmies, es laikam neaizmirsīšu. Man ļoti patīk Āfrika. Kaut gan es klausos šobrīd par Āziju, jā, man arī patīk Āzija, bet es laikam šobrīd varbūt es pat iekšēji esmu Āfrikā kā kontinentu izpētēju, un man interesē, kāda nākamā valsts, ar ko tā mani pārsteigs. Bet arī runājot par Āfriku, es atceros, ka mēs bijām Tanzānijā, mēs iebraucam būdiņās, ir, protams, nogurums, loģās ir nogurums un ir tiešām tāds beses jau un jau īgnums arī, un viss, ko tu gribi, ir nomest mantas un iet dušā. Un es ietu tajā dušā, un no tās dušas precīzi tek 3 strūkliņas. Un es zinu, ka tajā brīdī stāv, man tiešām nāk raudiens, man liekas, es gribu mājās, ko es šeit daru un kāpēc es vispār esmu. Un tad es pēc tam stāvu, saņemos un domāju, bet ir 3 strūkliņas. Tas ir ļoti labi. Un es nomazgājos tajās 3 strūkliņās. Iet dienas uz priekšu, mēs mainām atkal dzīves vietu. Un mēs braucam atkal nākamajā loģā. Un es pie sevis eju un domāju, kaut nu būtu 3 strūkliņas. Tā kā tu iemācies novērtēt. Jā, tieši tā. Un es tikko esot Sicīlijā vadot grupu. Sicīlija īpaši mīļa man ir. Bet tur arī cilvēki, kas viņiem stāst, jau ierodoties Sicīlijā, stāst, būs bordello. Un beidziet uz to Sicīliju dusmoties, un Sicīlija ir Sicīlija, un tur viss kaut kas ir citādāk, un cilvēki ir atšķirīgi. Un tiešām būs bardaks, bordello ir bardaks. Un mēs sēžam, man liekas, pirmās brokastis, un, protams, kaut kas ir kaut ko pasūtījis, kaut kas nav atnests. Un es redzu, ka latvieši jau ir dusmīgi, jo šī tā Latvijā nenotiek. Un tad tā otra, un es viņiem biju stāstījis par tām 3 strūkliņām, un tad viņi saka, tā, ēd, ko tev dod. Un tad mēs tā arī vienojamies, ka mēs tur kārtību neievedīsim. Yeah. Un tad man liekas, šīs lietas, kas tevi ir mainījušas un mācījušas, kur tu jūti, kad šī ceļošanas pieredze tev kādā brīdī lauž, un tu varbūt gribētu kā Mārtiņš dusmoties, un tad tu domā, ok, šis ir ārpus reku, jo tas ir ārpus kaut kādiem taviem rāmjiem. Es domāju, jā, kad man to laušanas sajūtu, es neesmu, teikšu godīgi, nekad izjūts. Varbūt es vienkārši esmu tāds cilvēks, kas pieņem... Tev tiešām nekas neizbēsīja? Pieņem to situāciju. Gan jau, ka tagad es nevaru atcerēties, gan jau, ka ir kaut kas izbēsīja, bet tā, kad es tagad būtu ļoti sacepies par kaut ko, kad, nezinu, ēdiens netiek pasniegts tā, vai autobuss nepienāk tā, kā norādīts sarakstā, es to vienkārši pieņemu, kad šeit ir tā, un šeit notiks tā. Tu tur vari raudāt vai priecāties, bet tā tas vienkārši ir. Noteikti cita lieta, ja man būtu jāpieturās pie kaut kāda strikta noteikta plāna, un man tāda neatnāks prāmis, jo man ir lidmašīna pēc 2 stundām, tad ir cita lieta. Tad es sāku noteikti iecepties, un es tādu neatminot, bet noteikti tā ir bijis visu ceļojumu laikos valstīs, kur es esmu bijis. Bet kopumā man liekas, jā, ka tā atvērtība un pieņemšana un nesagaidīt to, ka tas būs tā, kā tu iedomājies, kā tas ir pie mums Latvijā vai kādā citā valstī, tas ir ļoti svarīgi, lai to ceļojumu varētu izbaudīt un tu varētu kaut kādā mērā plūst pa straumi. Jo tas arī ir pieredze. Bieži vien tas rada kaut kādus interesantus momentus, un tas aiznes kaut kur tev citur. Jā, Mārtiņ, un te parādās tas, ka es varētu teikt, ka man ceļošana ir darbs, tā ir mana profesija. Un tajā brīdī, kad mēs piedāvājam klientiem turisma kompleksu pakalpojumu, tas ir tas, ko tu stāsti, ir jābūt šādi. Jā, bet tajā brīdī, kad tu ceļo pats, viens, tieši tā, tu daudz ko vari pieņemt kā notikumu gaita, tāds vienkārši notiek.
Pareizi? Jā, tas, protams, tās ir divas dažādas lietas. Tev ir jānes atbildība kā grupu vadītāji, un cilvēki galā sagaida. Konkrētas lietas, kas vēl tur ir apsolītas un ierakstītas. Jā, tieši tā. Tā ir atšķirība. Es neesmu bijis līdz šim grupu vadītāja amatā, vai tādēļ es neesmu izjūtis šādi, bet es tev ļoti labi saprotu, ko tu saki. Un, ja es būtu grupu vadītājs un tu man jautātu šo pašu jautājumu, tad es teiktu, jā, kad... Klau par stereotipiem, jo ir atšķirība tajā brīdī, kad, piemēram, tu ceļo viens, un es daudz ko redzēju, daudz ko piedzīvoju. Tavuprāt, runājot par stereotipiem, valstīm, kultūrām, tradīcijām, kas ir tādi nepareizākie, ko tu teiktu? Tas ir tāds apgalvojums, kas pilnīgi nav tur taisnības nekādas. Par to pašu netīrību es teiktu, ka daudziem liekas, ka Āzija ir netīra, ka cilvēki ir varbūt tur paši kā tādi netīrīgi, vai tā pašā Indijā, ka viņi ir netīrīgi, kad ēdiens tur ir, nezinu kāds, ka tur prusaki skraida un žurkas, un kad no zemes nobļodā, apmēram, ka tas ir, pilnīgs, bet tā galīgi nav. Es pat teiktu, ka aziāti un tie paši indieši ir kaut kādā mērā daudz tīrīgāki nekā mēs, šeit Eiropieši. Varbūt tas nav attiecībā pret vidi, tas noteikti varbūt kaut kā no cilvēku skaita, ka viņiem ir tik daudz cilvēku un viss ir tik cieši sablīvēts. Kaut kā varbūt par to teritoriju un vidi, kur viņi atrodas, varbūt tur nav tā tīri, bet kā paši, kā cilvēki, es esmu nodzīvojis vairākus gadus kopā ar indiešu cilvēku vienā mājā. Un es zinu, kā tas ir, kad viņš 6 reizes dienā iet dušā, un tev ir jāgaida apmēram, lai tiktu tajā dušā. Un arī, jā, tā kā, tas ir tāds stereotips, man liekas, par ko cilvēki varētu domāt nepareizi, kad viss ir ļoti nehigiēnisks un ka tas ir kaut kas pilnīgi nepieņemams mums. Tas ir tāds viens, un arī noteikti kaut kas, es minētu, saistībā ar musulmaņu cilvēkiem, musulmaņu valstīm, ka cilvēkiem ir kaut kāds tāds biets un kaut kāds tāds medijos saklausīts bubulis un, protams, tie ļaunie notikumi un sliktie notikumi un kas bieži vien kaut terora akti un tādi, kas ir saistīts, ka tas ir ieviesis cilvēkos kaut kā tādu bijību un liekas, ka, šausmas, tajās valstīs ir tā jāuzmanās, ka tur ir briesmu lietas notiek, ka tie cilvēki ir ļauni vai kā, bet, tas ir tāds. Īstenībā tie cilvēki ir, ļoti atvērti, ļoti pieņemoši un laipnāki, daudz laipnāki un viesmīlīgāki nekā kāds no mums šeit. Jā, es tev pilnīgi piekrītu. Kaut gan Indijā, es nezinu, kā to latviski patreiz pateikt, bet tās viņa basās kājas, ka viņi staigā vienmēr basajās kājās, un tas ieraug. Viņiem, man liekas, pat kājas un pēdas viņas riktīgi biezas, jo viņiem neizmanto kurpes, un man liekas, ja man būtu jāstaigā visu laiku pa tām ielām, vēl karstumā, kāds tur ir karstums, tā kā, man basās kājas laikam, jā. Bet klau par tiem stereotipiem, ko tu saki, un par tām bailēm, nav nemaz tālu jāmeklē atpakaļ tikko konflikts tuvajos austrumos. Ja, raķetes lidoja uz Stambulu, vēl kaut kur, ja tu paklausies ziņas, tad viss ir traki, Dubaju aizslēdza lidostu, es domāju. Un tam līdzīgi, un tā panika tajā mirklī tā kā auga, viņa patiešām auga. Jāsaka, šobrīd mēs turisma nozarē 13 gadus strādājot šādas situācijas, kad Ukrainā sākas karš, Covid ienesa pilnīgi kaut kādas pilnīgi nesaprotamas sajūtas. Tad šī krīze, karš tuvajos austrumos. Un es atceros to mirkli, ka, kā gribot, negribot, arī es lasu un klausos ziņas, jo kaut vai kontekstā par to, kas notiek turismā, jo mēs šobrīd neesam, viss notiek, mēs ceļojam, un mums tas viss sakrita ar braucienu uz Indiju. Mēs 4 cilvēki braucām taisīt jauno Indijas Keralas programmu, un, ja godīgi, es tikai pēc tam sapratu, ko mēdīji pēc būtības bija izdarījuši ar mani, tā informācijas gūzma, kas tiek pasniegta, kas īstenībā paralizē, kas iedod pilnīgi nesaprotamas bailes. Tajās dienās es to vien darīju, kā atbildēju uz klientu jautājumiem, jo visi prasīja, ceļojums būs, mēs brauksim, kas notiks, lidmašīna būs. Un tas viss iedzen tiešām tādā panikā. Un es pat zinu, ka
tie 3, kas bija man līdzbraucēji, viņiem tā kā jautājumi nebija. Viņi bija gatavi braukt uz Indiju. Es, ja godīgi, man likās, es nekur nelidošu. Un tā kā man arī jābūt šeit, man jāpalīdz rekur kaut ko darīt aģentūrā, tā kā atbildēt klientiem. Bet lēmums tika pieņemts. Es uz Indiju aizbraucu, pagāja 3 dienas. Es no tā, kas manis macēja, tiku vaļā. Un tad, kad es atbraucu atpakaļ, es patiešām pilnīgi citādāk raudzījos. Tā kā man vairs nav arī tādu jautājumu, ka cilvēki zvana un viņi ir nobijušies. Viņi arī tagad vēl joprojām zvana un prasa, vai rudenī mēs ceļosim, kas tagad notiks. Bāc, nekas nenotiks. Un pat, ja notiks, šobrīd jau vispār vairs neko tā kā, ko ceļojam, baudām, ko darīt. Tā kā tās sajūtas un arī par tiem stereotipiem, par Indiju es pieminēto. Godvārds smieklīgs gadījums. Es arī par Indiju iepriekš stāstu cilvēkiem, kas braukšu, un viņi man stāsta pie okeāna, tur viss ir, respektīvi, indieši visu tur pat arī dara tie okeāna krastā. Un es tiem kolēģiem saku, Jēziņ, es uz to okeānu neiešu, man ir bailes no tādām lietām. Viņi stāsta, kad izrok bedrīti, ko tur sadara un atstāja. Es aizlidojam uz Indiju, mēs pirmajā vakarā aizējām uz okeānu, un tur ir bedrītes. Bet tās bedrītes ir krabju bedrītes, jo tie krabi tur dzīvo. Un tur es arī gāju, domāju, ko cilvēki izdomā? Kādas lietas vispār viņi izdomā, ko viņi tālāk stāsta? Jā, tas ir ļoti, ļoti. Mēs laikam cilvēki vienkārši pavelkamies uz kaut kādām tādām negatīvām lietām. Tas, ko mēs redzam, nepaliek tās labās lietas atmiņā no redzētā internetā vai kur, un tās sliktās. Bet es domāju, ka stereotipi ir daudziem, un tas, protams, ir saprotami, un tas ir normāli, bet tieši tāpēc ir jāceļo un jābrauc uz valstīm, kur es esmu ļoti daudz stāstu dzirdējis tieši par to pašu Indiju, jo, laikam tā varētu būt tāda viss stereotipiem apvītākā valsts un vispār Āzijas kontinents. Jo tur notiek tik daudz lietas, un, kā es saku, kišmišs uz katra stūra, tur kaut kas notiek, un mums šeit viss ir daudz maz paredzami Eiropā un sakārtot, un tāpēc mums varbūt tie stereotipi neaug tik daudz par mums, par mūsu kontinentu, bet stereotipi ir. Tu teici, tu esi ceļojis ar mugursomu, tu esi gulējis uz soliņa, tu visu kaut ko esi darījis. Tu esi bijis all inclusive. Tu zini, ko nozīmē 8 dienas gulēt, ēst. Es esmu bijis, jā. Pastāst, kā tas ir tev? Tas ir Ēģipts. Es nezinu, vai Ēģipts all inclusive ir tas pats, kas all inclusive citur. Bet visu laiku man šķiet, ja man jautātu, kas tev šķiet, kādas ir tavas domas par all inclusive, tad es teiktu, tas ir kaut kas garlaicīgs un pilnīgi ne kaut kas priekš manis, bet tagad gadiem ejot, es to saprotu. Ko tu saproti tajā visā pastāst? Ko tu saproti? Es saprotu cilvēks, kurš izvēlās all inclusive, kurš ir ikdienas darba skrējienā un ritenī, un ka viņš negrib aizbraukt tagad ar mugursomu uz tām 2 nedēļām, kas viņiem atvēlētas gadā brīvas, un tagad pērties ar autobusiem kaut kur, nesaprotami gaidīt. Tas, par ko mēs iepriekš iesākām runāt, tad varētu būt tas, ka man ir 2 nedēļas, man nav laiks te gaidīt autobusu, kurš kavējās 3 stundas, vai prāmi, kurš kavējās stundu, bet kādam varbūt, tas all inclusive ir tiešām ļoti labs veids, kā atslēgties no ikdienas, kā kaut varbūt aizbraukt kādā īsā ekskursijā, turpat no tās viesnīcas. Loģiski, ka tu to valsti tādā veidā visticamāk neiepazīsti gandrīz vai necik. Bet tas nav priekš manis. Es tieši gribēju prasīt, tu tiešām tur vari nogulēt, jo mani vienreiz aizstiep uz tādu vietu. Pirmās 3 dienas domāju, ka tajā viesnīcē to sētu iznesīšu. Tad es atradu baseiniņu, kur nav bērnu. Respektīvi, kur bija klusums, ir jābūt klusiem. Un es atradu grāmatu plauktu, un tad es sapratu, es nākamās kaut kādas dienas varu vienkārši, man patīk iedegt, un man patīk lasīt. Un tad es sapratu, kā es izdzīvošu. Jo sākumā man likās, ka man vispār nebija skaidrs, ko tur darīt. Ko tu tur dari? Ne, tā ir viena reize. Mēs bijām tie all inclusive, bet mēs bijām ar draugiem kopā, un tas, mēs tādā izpratnē, kā varētu iedomāties, ka mēs tur visu laiku guļam pie baseina, tas tā nebija. Mēs tāpatās tur braucām ar kiteboardu tur un kaut kādos izbraucienos, paši. Bet, tā kā es tā pavisam īsti pats to izbaudījis, neesmu, kaut gan tas ir skaitījies all inclusive, bet es tomēr esmu to pavērsis, un mēs esam kaut kā ieviesuši tur to akšanu, tā teikt. Bet, es saprotu cilvēkus, kuriem to vajag un kuri tā grib, un kuriem, tas vienkārši
viņiem nav laiks un vēlme tagad braukt vienam pašam ar mugursomu. Tā kā, jā. Klau, ja tev vēl teiktu, domājot par cilvēkiem, kas ceļo paši vai ceļo vieni, kādas ir biežākās kļūdas, ko ceļotāji pieļauj? Ar ko viņi nerēķinās? Par ko viņi nepadomā? Ko viņi pārvērtē? Ko viņi neizdara? Ko viņi izdara pa daudz? Es nezinu. Noteikti vienatnē ceļotāji varētu būt, kad viņi ir iedomājušies, ka viņi būs vieni paši visu laiku, ka tu aizbrauks viens pats, un ar kļūdu varbūt domāt tā, ka tu būsi viens pats. Es esmu ceļojis it kā viens pats ļoti daudzās valstīs un ļoti bieži, bet es realitātē neesmu bijis, man liekas, viens pats nekad, jo tu vienmēr satiec kādu ceļā kaut kur. Bet ko cilvēks varētu pārvērtēt, noteikti kaut kādus attālumus starp vietām, starp pilsētām un pieņemot to, ka tas, kad, piemēram, mēs reiķinām 100 km, tātad pusotru stundu mēs varētu būt tur. Bet tā varbūt es neesmu bijis Madagaskarā, bet es esmu dzirdējis, ka Madagaskarā, piemēram, 100 km tu vari braukt visu dienu vai 8. 285 km mēs braucam 9-10 stundas. Paldies Dievam, ka aiz logi ir tik interesanti, ka tu nejūti to laiku. Bet vispār, jā. Un šādas kaut kādas lietas, ko cilvēki noteikti ir pieņēmuši, saplānojuši, mēs tajā dienā darīsim to, pabūsim tur. Bet realitātē bieži vien tas nenotiek. Un tad rodās kaut kādi tie pārmetumi un aizspriedumi par to valstu, varbūt tās kaut kādas negācijas, kad liekas, tur nebija labs ceļojums, jo mums neizdevās tas un tas. Bet tās varētu būt tādas organizatoriskās lietas, kaut kādas, kuras ir pa daudz saliktas, un tad cilvēkiem. Vēl jau Mārtiņa pēdējā laika hīts, visi šie mākslīgie intelekti, ko man apmeklēt tajā un tajā valstī, ko man darīt tajā un tajā pilsētā, kas ir top 3. Ko tu par šo domā? Izmanto? Es esmu izmantojis, jā. Es tagad pat lidoju uz tām Filipīnām, un man bija kaut kāds 9 stundas Pekinā. Ko darīt Pekinā 5 stundas? Es tam ChatGPT tur pajautāju, apmēram man ir tik un tik stundas, es gribu kaut kādu interesantu vietu, kaut ko garšīgu apēst, pafotografēt, kur varētu būt. Viņš man vienkārši kaut kādu iesaka kādas vietiņas. Un es pat, godīgi sakot, neko nepārbaudīju, negooglēju, kas tas ir. Ok, šitā labi. Viss copy paste, taksī iekšā, neslaižu tur. Un bija forši, es kaut kur pastaigājos. Protams, ja tas būtu tāds liels nopietns ceļojums, visu vai es viņu tētu uzticētu ChatGPT vai mākslīgam intelektam, tas noteikti, es nezinu, vai tas ir prātīgi, bet atkal, ja ir laiks un tu esi gatavs mesties piedzīvojumos un tev nav jāpieturās pie kāda strikta plāna, kāpēc gan ne? Bet noteikti no tava skatu punkta, atkal, ka tu esi kā turismu grupu vadītājs un tev ir cilvēkiem jāpiedāvā konkrēta programma un kaut kas konkrēts jāpiegādā, tā teikt, rezultāts un jāpiepilda viņu ekspektācijas. Tādā gadījumā uzticēties tikai uz mākslīgo intelektu, domāju, nav prātīgi. Ja domāju, Sicīlijā arī es vedu, 10 gadus, es nezinu, cik daudz Palermo, pa lielām manas mājas, otrās manas mājas, un tikko ar to grupu pēdējo, kur mēs bijām, es viņiem saku tā. Teikšu godīgi, man viss ir apnicis. Cik tu vari braukt uz vienu vietu, ir apnicis. Jā. Es saku, šoreiz mēs neiesim uz tām labām vietām, kur es zinu, kur var iet vakariņās. Kurš ar mani komandiņā, tie iesim katru vakaru uz citu vietu, uz kādu jaunu restorānu un vienkārši skatīsimies, kāda būs pieredze. Un mēs gājām, bija daļa, 30 cilvēkiem 20 parakstījās. Okay. Mēs gājām katru vakaru uz 4 vakarus gājām uz vietām, kur es nebiju nekad bijusi. Bet tās gan neprasīju čatām, es prasīju vietējiem, lai iesaka. Jā. Un no tām 4, 2 bija tādas, kā mēs arī visi paši vienojāmies, ka otrais mēs te vairs nenāktu. Jā, mēs pāēdām, bija garšīgi, viss kārtībā, bet nē. Un 2 tiešām bija tādi, jāsaka, zelts. Zelts, ko mēs atradām, pilnīgi noteikti zelts, ko es iekļautu nākamreiz esot, piemēram, jūnijā Sicīlijā, Palermo, pilnīgi noteikti tieši vēl. Un tā ir tā mana pieredze, jo, kā es arī saviem ceļotājiem saku, vai arī tu Filipīnās, piemēram, Filipīnas pēc būtības nemainās. Mainās jau tā ideja par to, ar ko tu kopā esi. Kaut kāds cits skatu punkts vai citas emocijas, un tāpat tās ir arī ceļojot ar cilvēkiem ar grupu. Tieši tā. Katra tā valsts. Tagad mēs bijām 2 Filipīnās. Es redzēju daudz, kaut gan tās pašas vietas, bet no citas skatu punkta, kā tu saki, un citu pieredzi. Tad es biju kā viens pats aizbraucis, bet es nebiju viens pats, jo es tur satiku veselu baru tādus pašus vienītī ceļotājus kā es. Un tad, kad tu esi tādā grupiņā, tad tas ir pilnīgi cita pieredze. Tā kā katra vieta var būt
dažādas šķautnes attiecīgi, ar ko tu esi kopā, kādā laikā. Bet, ko mēs aizrunājamies arī par to mākslīgo intelektu, kādreiz cilvēkiem vispār bija karte, viens stūrē, viens blakus teica, tur būs kaut kāds krustojums pa labi, tur pa kreisi. Šobrīd tas viss ir kļuvis pilnīgi citādāk. Mums ir aplikācijas, mums ir mākslīgais intelekts, viss pārējais, sociālie tīkli, visi pēc kārtas, kur mēs jau kaut ko var uzprasīt, kāds atbildēs, kā tur ir. Kāda domā, ceļošana mainās, bet tā zinātkāre vai tā ideja par to, kā mēs ceļojam, tas viss palīdz vai gluži otrādi mums kaut ko nozog? Es domāju, gan tas noteikti atvieglo ļoti lielā mērā, jo tas, kā tu minēji, ar karti braukt un skatīties ceļu, tas noteikti paņēma daudz laika. Nezinu, vai tas ir. Un vīrs ar sievu saksās. Jā, saksās. Nezinu, vai tas ir ļoti aizraujoši, bet es ticu, ka tajā momentā un tajā procesā tas ir kaut kas interesants, kur iemaldies varbūt kādā ceļā, citā, kur tu nebūtu iemaldies. Savādāk, ja tu brauktu pēc navigācijas, kā mūsdienās mēs to darām. Tā kā es teiktu, ka noteikti tur ir gan plusi, gan mīnusi, bet un kas ir vairāk, grūti teikt, vai tie, bet tas ir ļoti novērojams, kad tas sociālie tīkli un tā digitālā pasaule ir tādu ļoti daudzās valstīs tādu šablonisku radījusi, izveidojusi to, kur tas cilvēks grib nokļūt, kur viņš grib nofotografēties. Es domāju, to var novērot jebkurā pasaules valstī, kurā ir daudz turistu, kad viņš ir saskatījies Instagramā, ka vajag bildi tur tieši pie tā koka, skatoties uz turieni, un tad tur ir rinda jāgaida. Kaut gan 3 soļus tālāk ir celiņš, kas aizved uz tādu pašu vai vēl skaistāku vietu, bet tur neiet neviens, bet visi iet tur. Un to es esmu novērojis Japānā, Itālijā, tajās pašās Filipīnās tagad, ka tas noteikti maina tā sociālie tīkli. Bet tajā pašā laikā, jā, manuprāt, tas atver cilvēki uzzina par vietām, kuras viņi varbūt neuzzinātu. Kādreiz visi skatījās no Lonely Planet grāmatiņas. Un tas bija varbūt tās masas, jā, tās cilvēku masas, kas tagad plūst uz kaut kādu vienu konkrētu vietu. Tas noteikti nosit kaut kādu to šarmu un to foršumu, bet tajā pašā laikā, manuprāt, jā, tās tehnoloģijas un tās iespējas, ko mēs tagad varam caur to ekrānu dabūt, ir tā kā ceļošanai ļoti nāk par labu. Kā tev teikt, kas ir tie tīradņi vēl joprojām pasaulē, kas nav varbūt sabojāti ar turismu, kur vēl tā kā tu ceļo un tu saproti, ka šeit vēl nav turisms līdz galam attīstīts, jo es saprotu, kāpēc to, protams, vajag. Mēs paši esam turisti, mēs paši braucam turistiņā, bet no otras puses tas, ko tu saki, jo es kādreiz arī pilnīgi nesen diskutēju ar vienu dāmu par to, ka viņi, es neatceros, kurā valstī viņi bija, bet viņi sāka stāstīt, kā viņi visiem dod dzeram naudas. Zin kā, jā, bet arī nē. Tāpēc, ka mēs uz tādu valsti, kur nav pieredzi dot vai saņemt dzeram naudu, mēs jau neko labi neizdarām. Mēs jau tiem cilvēkiem patiesībā mācām, ka mēs kā ārzemnieki ierodamies un maksājam. Jo, piemēram, Madagaskara laikam tādā ziņā ir palikusi manā prātā visneforšākā valsts, jo tur jau pat nevis vienkārši tā, ka no tevis gaida dzeram naudu, bet to naudu jau rauj no rokām laukā. Un nedod Dievs, iedos viņa izpratnē kaut ko pa maziņš uz tevi skatīsies un teiks, ka vēl jāmaksā. Bet Madagaskara ir 3. nabadzīgākā valsts pasaulē. Man liekas, tur būtu jābūt pateicīgam par jebkuru kapēciņu, bet viņš jau ir izdomājis, ka rekur no tiem baltajiem, tur tajā konkrētajā autobusā no šitiem brīnumiem ir jādabūt tik un tik. Kur tas viss rodās? Grūti teikt, bet jā, tiem cilvēkiem noteikti ir kaut kāds tas priekšstats radies par mums kā baltajiem cilvēkiem, kuriem ir vienmēr nauda, kur ir bagāti, un tāpēc viņi pie mums brauc, un kas kaut kādā mērā jau tā arī ir salīdzinot ar tiem vietējiem cilvēkiem. Viņi pat sapņos nevar iedomāties, ka viņi tēt varētu braukt uz kaut kādu valsti, uz savu kaimiņu valsti, kaut vai kur vēl uz citu kontinentu un valsti. Tas noteikti kaut kādā veidā ir sabojājis, un tas ir ļoti nepatīkami kaut kā, bet tajā pašā laikā saprotami. Bet tīradņi, tu to domāji tādi, kur ir kur vēl nav daudz turistu. Jā, valsts, kur tiešām nav tā, ka tu brauc un tur tie turisti. Es pats līdz šim esmu bijis kādā tādā valstī, kas ir tāda, varbūt es biju Kirgistānā, kas bija tāda, es teiktu, es domāju, ka tā nav populāra valsts līdz šim ceļotājiem vēl. Un tā bija tāda, kur tu redzi, kad ir tu jūti to sajūtu, ka tu
esi kaut kur pilnīgi kalnos un kaut kādos ciematos, kur cilvēkiem ir tikai zirgi un nav nekā. Un tur nav priekš turistiem nekas, un tur arī tas cilvēks, tie bērni tev nenāk klāt un neprasa naudu. Viņi spēlējās ar saviem ponijiem un Kirgistāna, es teiktu, ir tāda. Un es domāju, ka kaut kādas varētu būt tās valstis, kas mums ir, kas tā teikt, nav mainstreams, kas ir kaut kādas Taģikistānas, Kirgistānas un visas tānas pēc kārtas. Jā, tās varētu būt. Tas, kas nāk pirmais prātā, jo tā arī man bija tāda tuvākā pieredze ar tādām valstīm, kas ir. Kā kontinents? Kurš tev ir tāds mīļākais kontinents? Laikam jau Āzija. Jā. Es atgriežos. Es pat reizēm domāju, ka tas ir kaut kādā mērā slikti, jo ir vēl tik daudz, piemēram, Āfrikā esmu bijis īsti nekur, Maroka un Ēģipte, un varbūt vēl kādā valstiņā Dienvidamerikā neesmu principā nekur vēl bijis, jo es to Āziju mēdzu atgriezties, jo tik daudz reizes ir bijuši, ka es domāju, jāsaplāno kāds ceļojums, kaut kur kaut kādas biļetes jāpaskatās, kas ko kā, un beigās atkal nonāk Āzijā. Vai tā būtu Japāna, vai tā būtu Taizeme, vai tā būtu Kambodža, vai kaut kur, bet laikam Āzija, tur kaut kā man. Tur ir garšīgi ēdieni, tur ir atvērti cilvēki, tur tik daudz, kas notiek, tur ir tas kišmišs tāds, ka tur ir vienmēr interesanti, tur ir ko darīt, tur ir ko redzēt, un tur vienkārši patīk Āzija. Ko, Mārtiņ, piemēram, 3 lietas, bet nesaki man tāda pase un nauda, tas ir pats par sevi. 3 lietas, kas tev vienmēr būs, tev varbūt viss kaut kas var palikt mājās, bet 3 lietas, kuras tev tiešām vienmēr būs līdz ceļojumā. Un nesaki nauda, nesaki tur bankas karte un pase, tas ir loģiski, bet idejas, ka 3 lietas, kuras tiešām vajag un nodara. Man tā būs fotokamera noteikti. Jā. Tagad, jā. Padomā, ko tu vēl obligāti iemet tajā somā? Tā kā man tās gumijas čības, jo man bail no dušām. Gumijas čības. Man vienmēr es nekustos. Okay. Man tie vienmēr šorti, es teiktu, es varētu tik tiešām, es domāju, man kāds saka, tu varētu aizbraukt bez nekā. Es tādu siltu zemi, es tiešām varētu aizbraukt ar fotoaparātu, šortiem un zandelēm. Tas viss kārtībā. Tas man būtu pietiekami, jā. Bet jā, ērti apavi, fotokamera un mugursoma. 3 lietas. Klau, un atklāja, kas tajā datorā tur stāv. Kur ir nākamā biļete? Vai arī par ko tu domā šobrīd? Kas varētu būt tavs nākamais? Nākamā biļete tuvākā ir pat nākamnedēļ aizbraukšu uz Skotiju pafinus, par kuriem tu minēji. Jā, nopietni. Jā, man kaut kā nebija bijusi visu laiku tāda ideja, bet es kaut kad mēnesi atpakaļ kaut ko man parādījās pafini kaut kā manā timelēnā kaut kur. Forši, tādi smuki putniņi. Es biju redzējis par tādiem dzirdējis. Mīlīgi. Un es domāju, forši jāapstās. Un tā, ko es sāku tur lasīt kaut ko, ka viņiem ir sezona tieši, ka viņi tā krastā, tā teikt, perēs un sagatavosies nākamai sezonai. Un šķilsies putniņi mazie. Un tā kā es izdomāju, ka jāizlaiž apsīties pafinus. Tas ir tās tuvākais, bet ir vēl Eiropas galvenokārt ir braucieni kaut kādi tuvākais. Tas sāks apceļot Eiropu? Ir tik traki. Starp citu, es īstenībā pēc tiem 5 gadiem, ko es nodzīvoju Jaunzēlandē, es uz Eiropu sāku skatīties ar citām acīm. Tā kā, kad, tas man atvēra tādu tā kā. Man nekad nebija līdz šķits, ka Eiropa ir garlaicīga vai nesmuka vai vēl kaut kādā ziņā neinteresanta, bet tad es sāku tā kā novērtēt tā pa īstam, kas īstenībā ir Eiropa, ka mums nepavēl tas ir vecais kontinents, kur mums ir vecpilsētas, mums tomēr ir salīdzinot ar to pašu Jaunzēlandi, kur Jaunzēlandē ir daba, bet tur nav nekas īsti no tādas kultūras un vēstures, tur ir kā es saku, kartona būdiņas saslietas, bet, kad tu aizbrauc uz Itāliju, jebkurā vecpilsētā, pa jebkuru bruģētu ieliņu, un tur tu sajūti to. Tā kā un man ir vairāk iepatikusies Eiropa, un jā. Tu spēj novērtēt to šobrīd. Jā, noteikti. Vēl par to fotoaparātu. Es, protams, saprotu, ka tev tas ir citādāk. Tu aizraujies ar fotografēšanu, tu taisi labas bildes, bet turistiņš vienkāršais. Kā tev šķiet, vai cilvēki vispār, es pat esmu redzējis kaut kur kalnos tādas zīmes, man liekas, mēs Itālijā ar bērniem gājām kalnu maršrutu, un tur bija rakstīts, tagad apstājies, neko nedari, nefilmē,
tikai skaties. Un, jo man liekas, ir tā, ka cilvēkiem jau, ka viņi jau vairs neskatās, ka viņi vienkārši viņi kaut ko filmē, viņi fočē, es nezinu, ko viņi dara, kur viņi to visu pēc tam liek. Bet, kad nav tā mirkļa, ka tu šobrīd šeit esi un patiešām tā kā to baudi, kā tev šķiet tā fotografēšana, filmēšana, mēs, protams, izbaudīt, mēs, protams, apstāties mirklī laikā. Mēs, protams, mirkšķināt acis, saprotot, ka tas ir tas, kas tagad ir jādara. Es domāju, ka tas paliek arvien grūtāk jebkuram no mums, un tas ir tiešām telefons un ekrāni ceļojumā nolaupa kaut kādu to burvību, un ka mēs spējam būt tieši tajā mirklī. Tāpēc es kādreiz fotografēju pārsvarā ar telefonu, un tas telefons tiklīdz viņš tev ir rokās, tā uzfilmēšu, nofilmēšu, varbūt uzreiz iepublicēšu kaut kur, un tas tevi aiznes projām no tā šeit un tagad. Tāpēc, bet ar fotokameru tomēr ir bišķi savādāk. Bet tu arī, protams, arī skaties ar to pašu ekrānu, bet ir tas moments, ka tu nevari ar viņu uzreiz ielādēt sociālos tīklos vai sākt, tā teikt, aiziet kaut kur neceļos. Bet tas, es domāju, ka tā ir noteikti, varētu saukt, problēma. Jā, cilvēks īsti, viņš tajā mirklī, viņš neatrodās, viņš ir tajā telefonā, ka viņam vajag safilmēt, safotografēt un publicēt, un ka viņš pa īstam, ja tu viņam pēc tam pajautā, kas tur bija, kā tev patika, tad tu esi to telefonu pa lielam redzējis, un bieži vien, jā, ka tu paskaties apkārt, esi kādā vietā, es nesaku, ka es tādu nedaru kādreiz, un bieži vien noteikti, bet tu redzi, ka visi ir ar to telefonu stāv rindā, un gatavi bildēties un filmēt, un vajag tieši tādu, ko es jau iepriekš minēju. Jo mēs jau, protams, mēs esam atšķirīgi arī kā ceļotāji. Es atceros kādreiz, tas tiešām ļoti, ļoti sen, man liekas, mēs vēl vidusskolā mācījāmies, varbūt tikko studēt sākām. Man bija tāda draudzene, mēs ceļojām pa Eiropu, un viņi, piemēram, Parīzē, man liekas, mēs bijām. Mēs esam kādā skaistā vietā, un viņi saka, tā, te ir jāapsēžās, jāuzpīpē. Es pēc tam domāju, priekš kam tagad jāpīpējam, kaut ko daram. Viņa atkal iet kaut kur atkal skaista vieta. Viņa saka, tā, šeit vajadzētu apsēsties uzpīpēt. Es pēc tam domāju, priekš kam jāpīpējam, kaut ko daram, kaut ko skatāmies. Un tad, protams, ir tie cilvēki, ar kuriem es runāju, kas kaut kur aizbrauc, viņiem pēc iespējas vairāk ir jāizskrien. Viss kaut kas jāredz, jo tu šeit esi. Un tas man arī liekas pat traku. Un es vienmēr esmu domājis par to, kurā brīdī tā ceļošana ir arī tā baudīšana. Jā, redzēt, jā, piedzīvot, jā, izgaršot, bet tik un tā baudīt. Jo man liekas, arī tās 2 nedēļas, ko tu teici, nav jau visu laiku jāskrien. Nav. Bet kaut kur visu laiku pakausī ir, tas tev liekas, ka ir jāskrien. Es atbraucu tik tālu, ka vajag redzēt un vajag pēc iespējas vairāk vietās, kur pabūt, bet es domāju, ir svarīgi atrast to balansu un saprast, ka tā skriešana tomēr reizēm labāk ir tiešām varbūt apsēsties un izdzert kafiju vai kādam uzpīpēt, nekā skriet tos. Tur tu varbūt iegūsi kaut ko vairāk un redzēsi kaut ko vairāk un piefiksēsi. Es kaut kā mēģinu to tādu balansiņu, jā, kad reizēm es speciāli tā ieplānoju. Es aizbraukšu un es apsēdīšos tajā krustojumā, kaut kur notupšos un pavērošu cilvēkus, jo arī man tā fotografēšana ir kaut kā iemācījusi, varbūt man jau no dabas tā teikt ir bijis, ka es kaut kā spēju vērot un ķert kaut kādas mazās detaļas, kuras cilvēki varbūt nekad nepamāna vai neievēro, bet ar to fotografēšanu tas ir kaut kāds arī tas moments, kurā tu vari būt šeit un tagad pievērs uzmanību lietām, kuras tu varbūt nepievērstu. Klausies, tev sākumā prasīja par bailēm, bet tev ir kāda vieta pasaulē vai kaut kāds notikums vai situācija vai tikpat laba dabas ainava, kas tev ir aizkustinājis līdz asarām. Tā, ka tiešām asaras birst. Nevis tāpēc, ka tu vienkārši raudi, bet tāpēc, ka tas tev ļoti aizkustinājis ir. Ir bijis, jā, manuprāt, tas bija Balī. Mēs kāpām vulkānā un bija tāds agrs rīts, bija saulēkti. Mēs tur pa nakti kāpām, tad mēs bijām saulēktajā vietā un tur bija tā sajūta, un nevis sajūta, bet tiešām bija kamols kaklā, kad tu skaties apkārt. Un tu esi vēl tāds, tas bija grūts diezgan kāpiens. Un tad bija tāds, ka wow, šis ir tik skaisti. Tas ir, bet ir bijuši noteikti vēl ļoti daudz vietas un pasaulē, kuras es tagad nevaru atcerēties, kas ir ļoti, ļoti skaisti. Bet varbūt tās vietas nav bijušas tās, kas tev tās asaras acīs sarieši vai kamola kaklā, bet noteikti tie bijuši cilvēki un kaut kādas situācijas un tādas
pavisam ikdienišķs vienkārši situācijas, kas tev saprot, ka wow, šis ir kaut kas. Pat nesen kā Filipīnās bija tāds, kad piestāja kaut kādā vietiņā, mēs tur iedzenam kafiju, un tas Filipīnēs, kā jau filipīnieši lielākā daļa ir draudzīgi, un viņš tas Džeks ir tik sirsnīgs, un viņš vienkārši pasaka tādus vārdus, ka tev liekas, wow, es sēdu vienkārši un tā noslauk vienkārši asaras, ka viņš saka, un tiešām tu sajūties. Tas, ko es saku, ka viņi ir tik pozitīvi un tik patiesi cilvēki, viņš tev pateica, viņš saka, mēs esam pasaulē tikai uz īsu laiku. Viņš saka, es šeit dzīvoju visu savu mūžu, bet šī nav mūsu. Šīs nav manas Filipīnas, šī nav mana Šargāla sala. Tā ir mums visiem. Un viņš vienkārši to pasaka tā, un es tādu nevaru atstāt vārds vārdā, bet tas bija tas brīdis pagājušajā nedēļā, kad man bija tāds, wow, jā, šis ir tas moments. Klau, kad atgriezies mājās pēc kāda sev tālāka ceļojuma, kas ir pirmais, ko tu izdari? Tāds jēdzīgais pirmais. Pēc kā tu noskumsties, kad tu neesi bijis mājās? Suņu kaķi tev nav, tas ir skaidrs. Suņu kaķi man nav, jā. Es pat nezinu, varbūt kāds cits teikt, ka kaut kāds ēdiens, noteikti latviešu ēdiens, ka tu sakārojies. Man tā laikam nav ar ēdieniem. Es pirmais, ko es daru, es izkrāmēju somu, lai man par to pēc tam nav vairs jādomā, un varbūt fotogrāfijas pārlādēju, tā teikt, cietajā diskā, lai man viņas nepazūd. Tas ir tāds standartiņš, ko es izdaru, bet jā, laikam man nav tāda, es pat teiktu, tāda kaut kāda noteikti rituāls vai ko es noteikti daru. Klausies noslēgumā gandrīz vai. Kā tev šķiet, vai ir iespējams apceļot pasauli, tā arī īsti nesatiekot īsto pasauli? Es domāju, ka tas ir iespējams. Kā mēs sākumā, tu man jautāji, vai es skaitu valstis, vai man nav vēlme pabūt pēc iespējas vairāk valstīs. Es domāju, ka cilvēks, kurš tagad uzstādītu sev par mērķi pabūt pēc iespējas vairāk pasaules valstīs, viņš varētu izskriet cauri tai pasaulē, pabūt valstu galvaspilsētās un tā teikt, aiziet uz pilsētas centru un iečekoties tur, bet īsti nepiedzīvot to valsti, nesatikt cilvēkus pilsētās, laukos, neredzēt to patieso īsto dzīvi, kas notiek pilsētas centrā. Un tad jau beigās, es nesaku, ka tas ir slikti vai tas nav kaut kādā mērā, tu iepazīsti to pasauli un tās valstis, bet es domāju, ka tas ir pavisam kaut kas cits nekā, ka tu esi tajā valstī vairākas reizes vai vienu reizi, bet ilgāku laiku. Un tā teikt, noej no tās turistu takas nost kādu solīti. Un var rasties maldīgs priekšstats, ja tu esi tās valsts tikai galvaspilsētā, teiksim, bet neesi mazā ciematiņā ar vietējiem cilvēkiem, nepadzer tēju vai neaizēj kādā. Jo zini, kas man visbiežāk arī izbrīna, ka cilvēki kādreiz ceļojot, viņi tā kā velk, mērauklu Latviju, pie mums ir tā, Latvijā ir tā, bet ja tu esi citā valstī, ja tu esi citā kultūrā, aizmirsti to, kā ir Latvijā. Un tas ir tas, ko es nesaprotu, kāpēc cilvēki nesaprot, jo tāpat jau pieminētā Itālija. Mēs savukārt ar ģimeni esam Itālijā dzīvojuši. Un tad, kad es satieku cilvēkus, piemēram, Sicīlijas stūrēs, es pat zinu, par ko viņi dusmojās. Un es viņiem tajās pirmajā dienā patiesībā, jāsaka, nedaudz tulkoju valsti, jo, klasika. Latvijā mēs esam pieraduši, ka mums kafiju pasniedz ar kūku. Latvijiem patīk ēst kūku un uzdzert kafiju. Itālijā tā nenotiek. Itālijā kafija ir pats pēdējais, kas vispār tev tajā vakarā būs. Tu paēdīsi savu pirmo, otro, trešo, paēdīsi savu desertu, un tev pašās beigās atnesīs kafiju, jo tā ir svētākā garša, uz kuras viņi neko neēd. Latvieši bubina, man aizmirst atnest kafiju pie kūkas. Nenesīs. Vai, piemēram, arī tā mūžīgā gulēšana. Viņi guļ, ir karsta valsts, viņi guļ ar palagiem. Latvieši meklē savas vilnas sagas. Jā. Nav tur vilnas saga, viņas nebūs. Un ir tādas lietas, un tad man kādreiz liekas, kā mēs tā ļoti gribam, lai visur pasaulē ir kā pie mums. Paldies Dievam, ka nav. Tieši tā, nevajag salīdzināt. Tik līdz tu sāc salīdzināt, un tas absolūti nav vajadzīgs. Tieši tāpēc tu esi aizbraucis uz to citu valsti, jo tur ir citādāk, tur ir savādāk. Ja tu sāc salīdzināt, nebūs, tur nebūs tā, un nevajag, lai būtu. Tāpēc
tāpēc ir dažādas valstis, ir liela pasaule, un man tas personīgi ļoti patīk. Ir dažādība. Es negribētu, lai es aizbrauktu uz Filipīnām vai uz Japānu vai tur, un tur viss būtu tieši tāpatās kā... Tā kā salīdzināšana šajā gadījumā noteikti nav laba. Jā, Klau, Mārtiņ, es tev atzīšos. Es tiešām tevi ar baltu skaudību apskaužu. Jo man dzīvē ir sanāca tā, ka ceļošana ir maz darbiņš. Un tas prasa smagu mugursomu nest līdzi ikdienā. Bet, ja zinu, kā es gribētu, kā tu, ka es vienītī var iekāpt un vienkārši ceļot pa pasauli, jo man ļoti patīk apceļot pasauli, man ļoti patīk piedzīvot pasauli. Es gribētu redzēt tos pafinus, ko tu tagad redzēsi. Atkal, es esmu redzējis. Īslandē, jā, un tagad tikko mums bija grupa Fēru salās. Viņi gan teica, ka Fērās tikko vēl nevarēja redzēt, jo vēl bišķi bija pagru. Okay. Bet tu pilnīgi noteikti viņus redzēsi, ir īstais laiks pafiņiem. Viss, ko es tevī klausoties, varu novēlēt, lai tiešām cilvēki ceļo. Nepatīk man tas vārds jēgpilni, bet zin kā ar sajūtām. Tiešām, lai ceļo ar sajūtām, jo tā vērtība ir kaut kur citur, nevis tajā, kā kuram liekas, kā ir Latvijā vai kā kam ir jābūt. Nevajag salīdzināt un vajag braukt, redzēt pasauli un piedzīvot citas emocijas, citas garšas, baudīt, ko piedāvā pasauli. Jā, mīļš, paldies tev. Paldies, ka atnāci. Paldies tev. Starp citu, tu sāki epizodu ar to, cik valstīs es biju tu? Vai tu esi saskaitījusi aplikācijā tajā, ko tu minēji? Es neesmu bijusi vairāk valstīs nekā tu. Šis man tagad uztrauc. Tas ir vēl viens, kas mani sāk uztraukt. Man ir kur tiekties. Jā, paldies. Labi, paldies tev.